Konkurences padome šogad uzmanīgi vēros mobilo sakaru operatorus, lūkojot, vai neparādīsies aizliegtu vienošanos pazīmes saistībā ar pakalpojumu cenu celšanu. Tirgus ir pamatīgi saviļņojies, piemēram, Bite Latvija jau paziņojusi, ka izstājas no telekomunikāciju asociācijas. Vairāk stāsta Andris Lācers. Kompānija Tele2 atsevišķiem tarifu plāniem nesen palielināja cenu par 5 līdz 16%. To pamatoja ar nepieciešamību gādāt līdzekļus investīcijām jaunākās paaudzes tīklu infrastruktūrā. Tika piesaukts arī Eiropas Savienības spiediens, kas ierobežo starpsavienojumu maksas. Telekomunikāciju asociācijas vadītājs Jānis Lelis pēc tam mediju pārstāvjiem atzina, ka cenas var nākties celt arī pārējiem lielajiem tirgus spēlētājiem – Latvijas mobilajiem telefonam un Bitei. Iznākumā Konkurences padome uzsāka tirgus uzraudzības lietu, kuras laikā pētīs, cik neatkarīgi operatori būs lēmumos par cenu izmaiņām un vai tās nav saskaņotas asociācijas ietvaros. Kāda tur ir konkurence, ko tur var, tālāk attīstīt, ja visi vienojas, ko tagad darīsim ar cenām. Nozara asociācijas kalpo tiešām tam, lai kaut kādā veidā virzītu nozares attīstību, bet ne jau strateģiskus lēmumus pieņemtu, ko darīt ar klientiem, kuros tirgos mums darboties, konkrētajam operatoram, kādas cenas, kā veidot cenas, kādas atlaides. Nē, tā nav tā vieta, kur to runāt. Lēlis interviju Panorāmai atteica, vien piebilda, ka konkurences uzraugi esot saklausījuši viņa izteikumos citu saturu, nekā viņš domājis. Par masveidīgu cenu celšanu patērētāji pagaidām varot neuztraukties. Par pastāvīgu un asu konkurenci runā arī ažiotāžas lēmuma autori no Tele2. Tiesa atzīstot, ka ar pašreizējo mobilo sakaru cenu līmeni, kas ir viens no zemākajiem Eiropā, Latvijas operators sagaida nopietni izaicinājumu. Cenas, ja nemaldos, 10 gadus pat vairāk no vietas ir katru gadu samazinājušies. Tas ir tas brīdis jautājums, kur tālāk, jo nākotnes tīkli ir dārgi, tur jāinvestē. Kādam jābūt cenas līmenim, lai nākotnē mums būtu ļoti labi tīkli, un Eiropā teiktu, ka Latvijā ir arī kvalitatīvākie tīkli, bez tā, kad ir zemākie cenu tarifi. LMT pārstāvji informēja, ka neapsver pakalpojumu cenu palielināšanu, to negrasoties darīt arī Bite. Šī kompānija pat paziņojas, ka izstājas no telekomunikāciju asociācijas, kuras vadītāji nepārdomātie izteikumi radījuši problēmas organizācijas biedriem. Andris Lācers, Olaps Perševics, Latvijas televīzija.